Abrīnojamā jaunā pasaule. Ziniet, daudz te mums Latvijā nekādīgi negrib atzīt to, ka pasaule jau tagad ir faktiski neatgriezeniski mainījusies salīdzinot ar to, kas bijis 5 gadus atpakaļ. Un nav runa tikai par vēlēšanām ASV, kur nāca jaunais prezidents Trumps. Tas notiek Ungārijā, Slovākijā, Lielbritānijā, arī Vācijā nesen tas ir noticis. Mums te vietējie visu laiku ir piestāstīt, ka ziniet, tas viss ir uz 4 gadiem. Tas, kas ir Amerikā, tas ir uz 4 gadiem. Mums vajag visiem Eiropā sadoties rokās un pārdzīvot šo laiku. Un pēc 4 gadiem viss atgriezīsies savās vietās ar praidiem, varavīksnes karodziņiem un jauno vienotību. Bet, ziniet, man tā liekas, ka neatgriezīsies. Un tas jaunās pasaules princips, kas šobrīd jau faktiski darbojas, ir tāds, ka kurš pirmais piecelsies, tam būs arī čības, vai kā citādāk saka, izdzīvos tas, kurš mainīsies. Jums neliekas dīvaini, ka mūsu vietējā valdība ļoti bieži vien kritizējot to pašu ASV, Ungāriju, to kritizē valsts, kura Eiropas Savienībā ekonomika viena no vājākajām, absolūtā depopulācija, un viņi vēl uzskata, ka viņi var pamācīt citus, kā viņiem dzīvot. Mums pašiem sākumā jāiemācās un jāparāda piemērs. Un šo piemēru mēs varam jau parādīt sākot ar 7. jūniju, kad būs Rīgas domas vēlēšanas. Mans numurs ir 32. Latvija pirmajā vietā. Paldies!